Rihards Bukārts tālāk jau ar ripu. Centās pārteikt. Vārti! Jānis Ločmelis gūst Latvijai pirmos vārtus šajā spēlē. Izvirza Latvijas valsts vienību vadībā. Nedaudz pasīvi nospēlēja zviedru aizsardzība. Rihards Bukārts nogādā ripu uz vārtu priekšu un Jānis Ločmelis iepriecina mūsu skatītājus. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Metiens garām. Zviedri nospēlē pasīvi. Rihards Bukārts raida ripu uz priekšu un tur jau Jānis Ločmelis noslēdz ar rezultatīvu metienu. Pirmie vārti Latvijas izlases rindās Jānim Ločmelim, arī pirmais punkts. Iepriekšējā mačā jau viņam bija metiens pa vārtu stabu. Šoreiz metiens ir vārtos. Tālāk jau Jāks vēlreiz ar ripu. Rihards Bukārts iet uzbrukuma zonā. Indrašis! Vārti! Labs uzbrukums izdodas Latvijas izlasei. Rihards Bukārts ievelk ripu zonā, nomet Indrašim un Indrašs apspēlē aizsargs, zviedru aizsargu un precīzi met vārtu devītniekā. Redzam vēlreiz šo epizodu. Apstādinam zviedrus pie mūsu zilās līnijas. Rihards Bukārts nomet Indrašam, apspēlē aizsargu un precīzi iemet vārtu devītniekā. Latvija izvirzās vadībā 2-1. Kur nu vēl saldāki vārti? Filigrāni apspēlē Lindholmu. Lindholms metās vēl kaut ko klāt. Bezspēcīgs ir vārtsargs. 2-1. Esam vadībā. Indrašis. Indrašs jau projām saglabā ripu. Partneri Jāks. Metiens! Un ripa! Vārtos! Tie ir vārti! Ripa izslīd cauri vārtsargam. Zviedru vārtsargs mēģina vēl kaut ko tur saglābt, tas viņam neizdodas. Johanssonam rupja kļūda. Jaka metiens izsprukt cauri. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Patņa vārtu priekšā traucēja Johanssonam. Ripa izkrīt viņam aizmugurē un viņš pats viņu ievirza ripu vārtos. Jā, redzam, tiesneši vēl aprunāsies. Zviedri mēģinās saskatīt uzbrukumu vārtsargam, bet, skatīsimies, novērosim notikumus laukumā. Pagaidām zviedri nav vēl pieprasījuši